nav vajadzīgi tur 2 vai 3 cilvēki, kas to trimeriem tur braukt darītu, pēc tam vēl vāktu vai vestu projām. Objektā ir tādi krūmi un lielāki pauguri, nozīmē, tur jāsūta džeks ir ar trimeri. Ja tu aizsūt džeku ar trimeri, tie visi zari paliks tu patās vietas. Nozīmē, lai smuki būtu, tev viņi būtu jāsavāc. Kur tu viņus saliksi? Uz piekabes, tad kur tu viņus vedīsi nodot? Vai arī tev uz vietas vajadzīgs šķeldotājs? Vēl cilvēki, kas to mauc iekšā šķeldotājā, mauc iekšā to mulču. Nu, tas viss beigās paņem kaut kādu laiku un resursu. Un, pieņemsim, ar traktoram, mulčētāju mēs tik tālu varbūt netiekam. Nu, tāpēc, ja tev viņš spēja aizmaukt tik tālu, uzreiz pļaujot visu samulčēt tos mazos zarus uz vietas, tad lielāk tu iekonomē laiku, uz to, ka tev nav vajadzīgs vēl viens cilvēks, vēl viena tehnika, kas visu samulčē, un tev uzreiz vienu pļāvienu tur patās uz vietas, tas viss paliek. Ka jāpamēģina, jo tagad ir zāle, kur ir mazais krūms, un tad ejam soli pa solim, varbūt sasniedzam to limitu, cik viņš var to resno krūmu Tos krūmus tie ir tāds pats trakākais arī grāvju malas. Vistrakākais jau parastie trimeri noiet, kur tikai zālīti, jo, protams, ir daudzreiz ātrāk. Bet, ja tur ir, pieņemsim, ļauts tur vienreiz gadā vai 2 gados reizi, tur izveidojās jau kārkli. Nu, ja tev trimerim jāliek virsū, nevis būs striķis, bet liksi jau 3 stūri, tas ātrums vairs nebūs tāds, un tie visi krūmi paliks tur patās. Izmēģināsim.